Ziemassvētki tuvojas, un jau pavisam drīz eglītēs iedegsies svecītes. Virtuvēs sāks smaržot, garšot, cepties un vārīties. Ziemassvētku brīnums tuvojas. Kāds tas būs, tas atkarīgs no pašiem. Dāns Sukers šogad piedāvā iemācīties pagatavot piparkūku mājiņu. Šodien es jums pastāstīšu, kā es būvēšu piparkūku mājiņu. Dāns Sukera mājas lapā ir tāda šabloniņa, griezīšu pēc šabloniņa mājiņu. To jūs katrs mājās arī varat atrast www.dansuker.lv mājaslapā. Piparkūku mīklu jūs arī varat iegādāties vai nu veikalā pēc savas izvēles, vai arī gatavot pēc Dāns Sukera firmas piedāvātās receptes. Tā tad izrulējam mīklu. Mīklai jābūt apmēram 5 mm biezai. Liekam mājas šabloniņu uz mīklas un izgriežam. Pēc šablona mēs izgriežam visas piparkūku mājiņas detaļas. Lielās liekam atsevišķi pannā cepties un mazās atsevišķi. Cepam apmēram 180 grādu temperatūrā un 5 līdz 8 minūtes. Mīklu mēs mazliet sacaurumojam kaut ar adatiņu, lai mīkla cepoties nedeformējās. Šobrīd varam ķerties klāt pie glazūras gatavošanas, ar ko mēs stiprināsim mājiņas konstrukcijas visas kopā. Vienu olas baltumu putosim ar apmēram 200 gramiem pūdercukuru, kuru pamazām pieejaucam klāt, lai mēs iegūtu tādu diezgan biezu masu. Olas baltumiem jābūt ļoti svaigiem un labi atdalītiem no dzeltenuma, jo vismazākais dzeltenuma pieaugums kavē olbaltuma masas uzputošanos. Glazūri jāputo, līdz tā iegūst viendabīgu krējuma konsistences masu un veido reljefu rakstu. Tātad es esmu saputojis tādu diezgan pabiezu viendabīgu masu, kas mums ir tā līme, ar ko mēs tātad mājas sieniņas sastiprināsim kopā. Jo glazūra būs, teiksim, biezāka, jo viņa ātrāk ļaus sacietēt. Mēs viņu liekam pārtikas maisiņā, sastiesim viņu ciet, iztaisam caurumiņu. Un sākam līmēt logu un durvju vērtnītes. Tad glazūriņu mēs klājam abās pusītēs, logiem un arī durvīm. Un arī katrai logu vērtnītei uzklājam glazūru un stiprinam klāt. Par cik glazūra šobrīd vēl ir mīksta, mēs izmantojam dažas citas piparkūkas, lai vērtnīti pieliptu vajadzīgajā leņķī. Žūšanas laiks ir atkarīgs no glazūras konsistences. Ja glazūra ir pārāk šķidra, žūšanas process var ievilkties. Tad ieteicams sienas atstutēt ar kādu priekšmetu. Tātad jūs šobrīd redzat, es esmu pielīmējusi visas logu vērtnes, un glazūrā jāžūst apmēram minūtes 15–20. Un vienīgais, ko vēl kamēr man žūst vērtnes, es varu arī uzbūvēt jumtiņu. Jumtiņa konstrukcija ir bišķiņa smagāka, un es viņas saturēšanai izmantošu glāzes. Tāpat mēs sasmērējam visas saistošās sienas ar glazūru. Pielaikoju arī tātad jumtiņu pie mājas skorītes, lai viņš sakaustu vajadzīgā leņķī. Pagaidīsim, kad nožūs glazūru, tad varēsim montēt mājiņu kopā. Šobrīd es esmu pagatavojusi glazūru, ar kuru mēs rotāsim mājiņas sienas. To mēs gatavojam vienkārši nelielu daudzumu ūdens, arī ar Dāns Sukera pūdercukuru. To mēs arī pildam pārtikas maisiņā. Uztaisam nelielu caurumiņu, un kamēr mums mājiņas konstrukcijas cietē, mēs varam arī viņu parotāt mazliet. Ja visu glazūru uzreiz neizmantosi, ieteicams trauku ar glazūru pārklāt ar pārtikas plēvi tā, lai tā neapkalstu. Tātad visas vērtnītes ir izžuvušas. Mēs vēl pārbaudām, vai viņas ir stipras un stabilas, un sāksim māju tātad līmēt kopā uz pamatnes. Izspiežam glazūru uz visām mājas starpsienām. Tā kā mājas sieniņas ir diezgan tādas pasmagas salīdzinājumā vērtnē, mums atkal būs jāizmanto stutes glāzes. Tad visu konstrukciju vēl piestiprinam ar glazūru pie pamatnītes, lai mums ir pārliecība, ka mājiņa būs droša un stabila. Ļausim glazūrai mazliet pažūt. Pēdējais posms mēs montēsim klāt jumtu. Visas saistošās sieniņas mēs atkal pārklājam ar glazūru. Tā un arī jumts mums ir sacieties par šo laiku, un mēs viņu varam stiprināt mājiņai virsū. Sākuma etapā ar pūdercukuru glazūru sastiprina arī visas 4 skursteņu detaļas un noliec skursteni malā, ļaujot tam labi sacietēt. Atlikušo glazūru, kas mums palikusi pāri, to mēs varam izmantot arī
jumta rotāšanai. Varam veidot arī dažādas interesantas sniega kupenes uz jumta. Ar dānscukeru pudra cukuru varam parotāt mājiņu, lai radītu sniega efektu. Te nu jūs redzat visu būvniecības rezultātu, un mūsu mājiņa ir gatava. Pie mājiņas var izveidot skaistu ziemas ainavu, reglītēm, žogu vai dzīvnieciņiem, kas pagatavoti no piparkūku smīklā un noformēti ar pūdercukuru glazūru. Mājiņu vēlams uzglabāt sausās telpās, lai tā neuzsūktu mitrumu. Lai jums radoši, sirsnīgi, bagāti un saldi Ziemassvētki, novēl Dānscuker!